Labdien visiem! Prieks redzēt jūs šeit, ka atradāt laiku un atsaucāties. Mani sauc Maija Riekstes, pārstāvu Vidzemes plānošanas reģionu. Un mēs šobrīd īstenojam projektu atbalsts vēsturisko kūdras iegūs vietu revitalizācijai, ko mēs Vidzemes plānošanas reģions kopā ar Kurzemes, Latgales un Zemgales plānošanas reģioniem īstenojam ar taisnīgas pārkārtošanās fonda atbalstu. Un šajā kartē jūs redzat ar tumšāko krāsu iezīmēta taisnīgas pārkārtošanās plāna teritorija. Un tas arī izskaidro, kāpēc darbojamies kopā šie 4 plānošanas reģioni, ārpusē atstājot Rīgas reģionu. Un tad īsumā par projektu, kur ietvaros arī notiek šis seminārs. Tātad šī projekta mērķi vai galvenie uzdevumi, kas mums ir uzdoti, ir pirmām kārtām veicināt vēsturisko kūdras ieguves vietu sanāciju, iegūstot un analizējot datus par šīm teritorijām, tieši taisnīgas pārkārtošanās fonda mērķa teritorijās, to stāvokli un iespējamiem revitalizācijas veidiem. Kas svarīgi uzsvērt, tad mūsu projekts skata tieši pašvaldībām un privātpersonām piederošās teritorijas. Un secīgi nākamā lielā lieta, kas mums ir jāpaveic, ir nodrošināt potenciālos projekta iesniedzējus, pašvaldības un privātpersonas ar kvalitatīvu informāciju, lai uz tās pamata jau varētu pretendēt uz taisnīgas pārkārtošanās fonda atbalstu šo revitalizācijas aktivitāšu īstenošanai. Projektu uzsākām 24. gada nogalē. Plānojam pabeigt šī gada nogalē, iespējams ar nelielu nobīdi. To skatīsim. Kā jau minēju, tad šis viens uzdevums, kas mums bija veikt datu ieguvi. Attiecīgi pagājušajā gadā veicām pašvaldību un privātpersonu īpašumā esošo vēsturisko kūdras iegūs vietu inventarizāciju. Un tā pamatā bija balstīta uz kamerāliem datiem, ietvēra arī klātienes apsakojums. Un tas galvenais būtiskākais secinājums, ka no šiem vairāk nekā 9000 hektāru, jo tās bija 799 zemes vienības, kas tika inventarizētas, ka teju 70% jau ir dabiski vai mērķtiecīgi revitalizētas. Līdz ar to šajās teritorijās īsti vairs pat nebūtu vajadzīga cilvēka iesaiste teritorijas uzlabošanai. Bet aptuveni 22% ir tādi, kur tomēr revitalizācijas aktivitātes ir nepieciešams, kuras ir uzskatāmas par degradētām teritorijām. Nu, un tad uz šiem 22% tad mēs arī fokusējamies. Un paralēli inventarizācijai mēs arī ļoti cītīgi apzinājām teritoriju īpašniekus, pašvaldības, privātpersonas un mēģinājām saprast šo īpašnieku vēlmes un intereses attiecībā uz savu teritoriju, vai īpašnieki būtu ieinteresēti arī veikt kādas revitalizācijas aktivitātes. Un tie, kuri atzina jā, ka tas viņus varētu interesēt, uzzināt par savu teritoriju, ko vairāk, kāda revitalizācija tur būtu vislabāk piemērotākā. Mēs ceram, ka pavisam drīz varēsim uzsākt revitalizācijas stratēģiju izstrādi. Un šeit tad mēs viņus izstrādāsim visiem 4 reģioniem. Apakšā ir tumšāk iezīmēta Kurzeme. Kurzemē tas hektāru daudzums un zemes vienību skaits salīdzinājumā ar citiem reģioniem ir krietni mazāks. Bet tāpat arī tās ir teritorijas, kurām uzmanība ir jāpievērš. Par revitalizācijas stratēģijām ir svarīgi uzsvērt to, ka tā idejiski ir kā ieejas biļete, lai varētu pretendēt uz taisnīgas pārkārtošanās fonda finansējumu. Proti, šobrīd ir izsludināti jau atbalsta nosacījumi, kā privātpersonas un pašvaldības varēs saņemt šo atbalstu. Par to arī vēlāk pastāstīs viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji jau specifiski par šī atbalsta saņemšanas nosacījumiem. Un ministru kabineta noteikumos jau ir norādīts, ka
kā pamatojošā dokumentācija būs šī mūsu izstrādātā revitalizācijas stratēģija, vai, protams, ja īpašnieks to nav atzinis, ka viņš viņu vēlās, lai mēs izstrādājam, tad, protams, var nākt arī ar savu informācijas pakotni, kas ir ekspertu apstiprināta. Bet kas tad būs tas, kas ietilps mūsu izstrādātajā revitalizācijas stratēģijā? Tātad, tas, protams, ir teritorijas stāvokļa apraksts. Tas jau tiks balstīts uz lauka datiem. Katra teritorija tiks apskatīta un pētīta dabā. Tie vairs nebūs kamerālie dati. Un, jā, tātad teritorijas kopējā platība, kartogrāfiskie materiāli un jau detalizēti aprakstīts šis konkrētais revitalizācijas veids. Kādā gadījumā varbūt tie ir vairāki, kas ir piemērojami šajā teritorijā. Un kas ir ļoti svarīgi uzsvērt, ka tajā brīdī, kad tiks izvēlēts šis piemērotākais revitalizācijas veids, tad notiks ļoti cieša komunikācija ar zemes īpašnieku. Proti, lai salāgotu, ko tā teritorija vispār ļauj ar sevi darīt un kādas ir īpašnieka intereses un vēlmes un redzējums, jo ļoti iespējams, ka varbūt piedāvātais revitalizācijas veids īpašnieka vispār neinteresē vai gluži pretēji ir varbūt kādas konkrētas vēlmes, ko labprāt tur darītu. Tā kā šajā izstrādes procesā šis būs kā kompromiss starp teritorijas stāvokli un īpašnieka vēlmēm. Un tad stratēģija jau iekļaus tad arī informācija par to, kā tad praktiski šīs revitalizācijas aktivitātes ir veicams, skaidrs soļu apraksts, tāpat arī izmaksu aplēses, lai īpašnieks tad var saprast, ar kādu finansējumu ir jārēķinās, un tāpat arī, ko šīs aktivitātes paredzēs uz priekšu, proti, kā šī veiktā revitalizācijas aktivitātes, kādu uzturēšanu tas prasīs turpmāk. Kas arī svarīgi uzsvērt, ka tad, kad šī stratēģija tiks īpašniekam izstrādāta, lai gan tā ir kā ieejas biļete atbalsta saņemšanai, tas nenozīmē, ka tas ir kā pienākums iet pēc šī atbalsta vai veikt visas aktivitātes, kas ir norādītas stratēģijā. Tā principā ir uzskatām kā īpašnieka iespēja iegūt detalizētu informāciju par savu teritoriju. Un attiecīgi uz kuru tad arī balstīties savu lēmumu pieņemšanai, ko ar teritoriju tālāk darīt. Tāpat arī projekta ietveros izstrādājām metodiskos materiālus, kā atbalstu teritoriju īpašniekiem, lai vairāk saprastu savu teritoriju un pieņemtu lēmumu par to, ko ar teritoriju labāk darīt. Tie ir 3 vadlīniju dokumenti. Viens ir par nenodarīt būtisku kaitējumu klimata un vides mērķu piemērošanai, tāpat arī sociāla-ekonomiskais un ekosistēma novērtējums, ekosistēma pakalpojumu novērtējums, kas ietver Excel failus, kur tad attiecīgi var jau paspēlēties ar datiem un saprast šo ekosistēmu vai sociālo-ekonomisko situāciju. Prezentācijas būs pēc pasākuma arī pieejams. Mēs nosūtīsim tur arī saites uz šiem palīga materiāliem. Jā, tas arī pavisam īsumā par projektu aktivitātēm, kas ir svarīgas īpašniekiem, ko es gribu piebilst. Ja kāds no jums, kas arī ir zemju īpašnieks, tad klausās un domā, tā, es neko nezinu par šīm stratēģijām, man ir teritorija, bet līdz manim šī informācija nav nonākusi, tad droši mēs pauzītē vai pēc semināra tad varat pienākt, mēs varam noskaidrot, kur, ja varbūt tiešām tā informācija kaut kur ir paskrējusi garām, bet vēl nekas nav nokavēts, vēl vilcienā var ielikt un var tikt pie stratēģijas, ja no inventarizācijas rezultātā ir secināts, ka teritorijai šī revitalizācija ir nepieciešama.